par to ir jāspriež tiesā ar šo problēmu tiesā, bet tiesā šo problēmu nevar izsināt, jo tiesā inkriminētā pantā ietvaros, bet, ja ir noticis arī cits noticis... Kura prokuratūra to lēmumu pieņēma? Kura prokuratūra sniedza advokātam Vārpiņam atbildi? Kura prokuratūra? Ģenerālprokuratūra. Viņš rakstīja ģenerālprokuratūra. Aprīlī jūs būtu rakstījuši. Tas ir vēl iesniedzāt jūs lietiskos pierādījumus. Tātad pirms tam. Jā, advokāts Vārpiņš ir rakstījis par pirmslietu un atbildējusi ir jums Opincānas kundze. Ja jūs neapmierināja Opincānas kundzes atbildu, tad vajadzēja rakstīt tālāk sūdzību un tad pēc tās vairāk nav. Pēc tam ir iesniegti lietiskie pierādījumi. Jā. Un vairāk par to konkrēto atbildi, ko ir atbildējis parakstījis Opincānas kundze, 24. martā uz to nav nekādu sūdzību saņemt. Bet tas jau ir galējs, tu jau patiks strādājies visam. Bet ja jūs tas neapmierina, tad jāsūdzās ir tālāk. Šeit jau nevienu lēmumu niecēm lieta tāda, ka mēs jau rakstījām varbūt jau 20. Es zinu, un jūsu lieta ir tiesā, un ja lieta ir tiesā, tad kādu to jautājumu izskat arī tā tiesas procesa ietvaros, un paralēli nenotiek nekas. Tā kā šodien jūs ir iesniegumu, lai tiesnesis sauc jau pie atbildības par to, kas notiek krimināla procesā, paralēli nenotiek nekas. Tad jums vajag rakstīt, varbūt tagad tiesā teikt, kad jūs noraidat tiesnesi, izteikt viņai noraidījumu, ja jūs uzskatāt, ka viņi neobjektīvi izmeklē, ka jums ir aizdoma, ka viņi tur nezinu, ko ir izdarījis. Bet ne jau paralēli nekas nevar ieiet. Tagad tiesa zālē ģenerāla prokuratūras pārstāvs un pateikt, zināt, ejiet jūs viss ārā, tagad notiks viss savādāk. Tā jau nenotiek. Tas nav krimināla procesā, tā paredzēts tā kārtība. Ir inkriminēts tikai slepkavība, un tiesas process notiek tikai par slepkavību. Jā. Bet ir noticis arī cits notiekums. Tas nav izmeklēts, uz ko norāda lietiskie pierādījumi. Bet par to daļu nav, par to jūs uzsākts kāds cits krimināla process. Nav uzsākts. Tāpēc mēs lūdzam, ko mēs uzsākt. Ja jūs neapmierina tā pēdējā atbildi no 31. marta, tad jums ir jāraksta jauna sūdzība par to, ka jūs nepiekrītat Opincānas kundzes lēmumā. Mēs jau rakstījām ļoti daudz. Vēlreiz jums saku, uz to konkrēto jūsu sūdzību, ko Vārpiņa kungs ir iesniedz 21. martā, uz to ir 31. martā sniegta atbilde. Un par to saņemt atbildi nav šeit viena sūdzība saņemt. Nākošā sūdzība no jums ir saņemta, kad ir iesniegt lietiskie pierādījumi. Un šodien sūdzība, kur vēl nav ievadītas bāzē. Bet sakiet lūdzu, ja? Cik var rakstīt sūdzību? Vai tad nevar noraidīt uz vienu sūdzību? Kāpēc mums jāraksta 100 sūdzību? Vai tad nevar noraidīt uz vienu sūdzību un pietiks un strādāt? Kāpēc vajag rakstīt 100 sūdzību? Bet ja jūs neapmierina saņemt atbildi, prokurors tas, kas jums sniedz atbildi, ir izteikt savu viedokli. Jūs tas neapmierina. Tā nav pirmā sūdzība. Es zinu, es redzu datu bāzē, un es to redzu. Tāpēc notiek tikai rakstīšana, bet darbības nav. Bet, ja saprotat, jums prokurors ir sniedzis atbildi, viņš izteica savu, es saprotu, un jūs tam nepiekrītat, tad jau nekas cits neatliek jums kā tikai rakstīt sūdzību. Jā, mēs rakstīsim sūdzību ar Opincānas kundzi. Jā. Bet sakiet lūdzu, ja tur atkal būs formālā attikstīšanas tālāk. Es jums to nevaru atbildēt, jo es nezinu ne kriminālu lietu, neko. Es esmu prokurors apmeklētāju pieņemšanas jautājumā, kurš var pateikt jums krimināla procesa kārtību, kam pārsūtēt un kur vairāk neko. Es nezinu, ne krimināla lietas materiāls, neko. Jā, bet sakiet lūdzu, ja mēs jau 20 sūdzības rakstījām un visas tika atreidītas. Vēlreiz es jums saku, šajās atbildēs prokurors ir izteicis savu viedokli. Saskaņā ar likumu viņš ir izteicis savu viedokli par jūsu iesniegto sūdzību. Ja jūs tam nepiekrītat, protams, ka jūs esat tiesīgi rakstīt sūdzību. Bet nevar jau neviens no malas pieiet tam prokuroram,
paklaus šito, tagad nē, jāraksta šitā. Nu, viņš ir izteicis savu viedokli saskaņā ar likumu. Bet, un jūs tam nepiekrītat, nu tad jau nav cita varianta, kā tikai sūdzēties, jums tā no jūsu viedokļa skatoties. Bet Cik ilgi jūs uzskatīsiet pat par to par vajadzību? Man nav citas atbildes. Tātad cita varianta nav? Nē, cita varianta tiešām nav, jo visās tajās ir jums, nu, katrs prokurors, vai tas ir rajona prokurors, pēc tam virsprokurors, tad ir jau apgabala prokuratūra, tad ir ģenerāla prokuratūra. Katra tā amatpersona ir saskaņā ar likumu jums sniegus atbildi. Jūs tas neapmierina. Nu, jūs tad sūdzaties. Nu, viss, cita varianta jau nav. Bet ko nozīmē saskaņā ar likumu? Tas, kas tur rakstīts katra prokurora lēmumā, viņš katrā lēmumā jums ir rakstīts, ka saskaņā krimināla procesa likuma tas un tas. Citi prokurori noteikti pārbaudījuši arī iepriekš tos pieņemtos. Neviens prokurors, amata augstāks prokurors nesniedz atbildi, kamēr viņš nav iepazinies ar zemāk stāvošā prokurora sniegto atbildi. Viņš ir iepazinies ar to. Formāls darbs. Jo rezultāta nav. Mēs jau gandrīz gadu lūdzam ierosināt jaunu kriminālu procesu par jaunatklātiem faktiem. Es tiešām nezinu, Kupīnas kundze, ko jums ir visi tie prokurori iepriekš jums ir rakstījuši, kamdēļ netiek tas krimināla procesa ierosināts. Viņi nosūta uz tiesu. Jā. Tiesa neko nedarīs. Nu, bet kā jūs zināt, kāds nolēmums būs tiesā? Varbūt tiesa pieņem 17 blakus lēmumus. Kā jūs to zināt? Es redzu, kā tagad visi mūsu lūgumi tiek noraidīti. Bet kā jūs to zinat, kāds būs tiesas galīgais nolēmums? Un tiesa, ja pieņem 17 vai 2 vai cik blakus lēmumus, kuros būs rakstīts, ka tiesas izmeklēšanā ir noskaidrots, ka tajā datumā tāds izmeklētājs ir nepareiz pieņēmis lēmumu tādu un tādu un tādu, un sūtīs izvērtēt un uzsāks jaunu kriminālu procesu. Bet jūs tagad visu to neskapēc darat paralēli. Viena lieta ir tiesā, un jūs tik kaut ko veidojat apkārt un apkārt un apkārt. Lieta tāda, ka tiesnese neskata neko citu kā inkriminējumu noziegumu. Tieši tā, bet izskatot šo lietu, tiesa var nonākt pie ļoti dažādiem secinājumiem. Gan pie tā, ka varbūt ir paralēli, to neviens nezin, tikko arī bija atsūtīt jau 2 lēmumi, blakus lēmumi administratīvās rajonas. Nu, pa visu, to, ko tiesa noskaidro un uzskata, ka tur jāveic vēl papildus pārbauda un atsūt uz ģenerāla prokuratūru, lai izlem jautājumu, vai tur nav uzsākams krimināla procesa. Tas, nu, nesaistītiem, bet principā, kā jūs varat zināt, kāds būs galīgais nolēmums? Tur tā lieta. Bet laiks iet jau 2 gadi. Es saprotu, Kupīnas kundze, bet kamēr nebūs tā lieta izskatīta šajā rāmī, man tā šķietās, ka tas viss ir blakus, nu, tas... Bet kā viņi varēs, vajag jau iesākt citu kriminālu procesu, lai izmeklētu... Un ko tad ar šito darīt? Tad, šitas, lai iet. Kā lai iet? Nu, kā tad vienā procesā vērties viens un tos pašus pierādījumus, un arī tajā vērties izmeklētais pierādījums, vai kā jūs to domājat? Kā viņi tagad var noteikt, vai noteikt arī cits nozīmes, kā viņi to var noteikt, kā? Izdarot tiesas izmeklēšanu. Ko viņi noskaidros tiesas izmeklēšanā? Tāpēc jau tā tiesas izmeklēšana notiek. Tiesas izmeklēšana notiek, ja? Mums atteikta visus lūgumus. Kā viņa notiek tā tiesas izmeklēšana, ja visi lūgumi ir atteikti? Kā viņa notiek tā izmeklēšana? Nekā. Viņa nenotiek. Nu, tas ir tiesas process, kur apsūdzību uztur prokurors, un tas ir tiesas kompetencē. Es jums vienkārši skaidroju, kā varētu būt, kāds risinājums varētu būt, to jau neviens nezina. Kā tiesa nolems un kā tas būtu. To nezina neviens. Bet, ja jūs neapmierina tā saņemtās atbildes, protams, ka jūs varat rakstīt sūdzību, un atkal tā sūdzība tiks izskatīta, un atkal jums tiks sniegt atbildi, un jūs atkal tas neapmierinās, un atkal jūs varēsiet rakstīt. Bet kāpēc nevar ierosināt jaunu kriminālu procesu par jaunu? Bet jūs saprotat, bet vēlreiz jums skaidroju, Kupīnas kundze, katra amatpersona jums ir sniegusi vērtējumu jūsu sūdzībai, kamdēļ, var vai nevar ierosināt to kriminālu procesu. Nevar neviens to, ja tas aiziet līdz ģenerāla prokuratūrai, un tāds tas lēmums ir. Tāds viņš ir. Jūs tas neapmierina. Jūs, protams, esat tiesīgi rakstīt sūdzību.
Bet to jums vajadzēja izvērtēt, savā prātā izvērtēt. Tagad, kāds lēmums būs tajā procesā, tagad, kas notiek, un kas no tā varētu tālāk izrietēt. Jo manā skatījumā tas nebūtu loģiski, ja šajā krimināla procesā par slepkavību vērtēt tos pašus pierādījumus, ko jūs lūdzat vērtēt vēl kādam tur izmeklētājam pavisam tur. Tā vienkārši tas nav loģiski. Bet šī tiesnese neko neizmeklēs. Viņa neko neizmeklē. Viņa Redziet, tāpēc ir prokurors tiesā, kuram ir jāuztur apsūdzība valsts vārdā, jāuztur apsūdzība. Prokuroram ir jāpierāda tā cilvēka vaina. Un tiesai ir jāizvērtē, vai tā vaina ir pierādīta vai nav. Bet veicot šo tiesas izmeklēšanu, tad tiesa novērtē visu pierādījumu kopumu. Viņi var nonākt pie ļoti dažādiem secinājumiem. Varbūt jāierostina ir entie krimināla procesi. To mēs nezinām. Kādu secinājumu izdarīs Viņi var ierosināt arī krimināla procesu? Jā, protams, viņi var nosūtīt materiālus uz policiju, veikt papildus pārbaudu, viņi var sūtīt uz ģenerālu prokuratūru. Tiesa var pieņemt blakus lēmumu, kad viņi uzskata, ka tur ir vēl kaut kas ir izvērtējums, kas ir izmeklējums. Tā kā to jums vajag izvērtēt kopā ar advokātu, izvērtēt to, kas ir vērtējams šajā procesā un ko jūs tur blakus sūstat. Jo tiesnese neskata neko, kas ir ārpus slepkavības. Nu jā. Bet ir noticis vēl cits noziegums. Es saprotu, bet viņiem tas būs, bet tas būs arī saistīts ar to slepkavību. Tas nebūs saistīts ar to slepkavību. Nē, tas nav inkriminēts. Es saprotu, ka nav. Viņi to negrib redzēt. Tur jau tā problēma, ka viņi negrib redzēt. Bet vēl jau nav beigusies tiesas izmeklēšana. Kāpēc negrib redzēt? Praktiski ir beigusies. Jau debatas būs nākošo. Mēs visi lūgumi mums ir atteikti par atkārtot ekspertīzi, par jau ir telefonisti, kas ir zudušas, ja laiks ir pagājis. Laiks vietu pierādījumu zud. Un tie pierādījumi, tie nav saistīti ar slepkavību. Ne telefonu sarunas, nekas tas nav saistīts ar slepkavību. Nē. Tas ir ar kaut ko citu saistīts. Slepkavība, mēs domājam, ka notikusi izvarošana, jo sāpēs tas ir biksītis un asinis. Tas izmeklētājiem nešķiet aizdomīgi. Viņa neko par to nejautāja vainīgiem, ne arī veica DNS ekspertīzi. Vīriešu bikses ir asinis. Viņa pilnīgi patāmīgiem, neko par seksuālu noziegumu. Kaut gan dēļ tā, ka mēs jau sniedzām vairākus iesniegumus šo noziegumu izmeklēt, vainīgais jau zina, ka mēs domājam, ka notikusi izvarošana. Viņš savās liecībās jau teica, ka viņš to nav darījis, bet līdz tie pierādījumi netieši liecina par to, ka ir darījis, vienkārši nav veiktas DNS ekspertīzes. Un tur jau tā problēma, ka nav veiktas ekspertīzes, tāpēc nav pierādījumi. Viņi nav tikai tāpēc, kā izmeklētāji lietu nesūtījus ekspertīzi. Jo lietas, kur pierādījumi ļoti daudz, 28. Viņi nav pārbaudīti. Nekas nav pārbaudīts uz viņiem. Mēs, kad skatījāmies tiesā lietiskos, tur pat marti bija uz tiem lietiskiem. Tas nekas nav pārbaudīts. Un pat bija, piļu veidā traipi pelēki. Tas arī nav pārbaudīts. Tur jau tā problēma. Bet jums ir jūs iesniegumiem prokurori snieguši atbildes, cik tur tās sūtības ir ļoti daudz. Daudz ir rakstīts, ja jūs neapmierina saņemtās atbildes, tad jums, protams, ir tiesības sūdzēties par katru saņemtu atbildi. Ja jūs tas tātad nekas cits nevar būt. Nē, nebūs. Vai nu sūdzēties uz oficiālas, uz to atbildi? Jā, to pēdējo atbildi, ja jūs tādu nepiekrītat, ka tas ir galīgi šķērsām, ka tā atbilde ir nelikumīga, tad kāpēc viņa nelikumīgi ir atbildi jums jāraksta savā sūdzībā? Un ka jūs lūdzat viņu atsaukt? Tātad tikai rakstīšana. Tikai rakstīšana. Nekas, lai arī ko atbildētu, tas tikai viņu atbildes. Jā. Jums jāsūt par katru pieņemto lēmumu, tad jūs sūdzaties, ja jūs uzskatāt, ka tā ir nelikumīga. Tas jau ļoti ilgi. Es saprotu, ka tas ir ļoti ilgi, Es nezinu arī nevienu to, kas tur ir rakstīts tajos prokuroru lēmumos. Es nemāku to jums teikt, un arī man jau nav tiesības nekomentēt tos lēmumus, ko es ne augstāk stāvošu prokurors. Kāpēc nevar izdarīt, ko mēs lūdzam? Tāpēc, ka jums ir katrā tai prokurora atbildē, tas ir izskaidrots.
Bet jūs tam Nu jā, nepiekrītat. formāli, tas ir Nu, formāli. jūs uzskatāt formāli, un prokurors acīm redzot tā neuzskata, ja jums sniedz tādu atbildi. Un arī amata augstāk prokurori tā neuzskata, ka tas ir formāli. Bet ja jūs tam atbildē nepiekrītat, protams, jūs varat rakstīt sūdzību. Un otrs, tātad, otra iespēja tātad tiesā. Ir variants, ka tiesā var būt kaut kādu risinājumu, ka var viņi izdarīt procesu. Jā, viņi var pieņemt blakus lēmumu. Ka tur policija, ko tur nav novērtējis vai kaut ko, vai arī, teiksim, tiesas izmeklēšanas laikā tiesa noskaidro, ka, pavisam citus apstākļus, kas prasa papildu citu izmeklēšanu pavisam, ka tas nav tās lietas, tad tiesa pieņem blakus lēmumu un sūta uz policiju, lai veic izmeklēšanu vai uz prokuratūru. Un kas tas ir, kā tas saucas? Blakus lēmums. Un kas tad notiek? Pat tā blakus lēmuma. Vēlreiz skaidroju, vai nu tiesa to lēmumu tad sūta uz ģenerālu prokuratūru, uzskatot, ka tur ir noticis noziedzīgs nodarījums un tas prasa papildus pārbaudi, cita tiesa to sūta uz policiju, kā kura tiesa pieņem to lēmumu. Tas ir blakus lēmums. Tikko nu bija blakus lēmums, kad izskat kaut kādu tur parādu piedziņas starp divām firmām un tiesa ir noskaidrojusi, ka starp tām firmām bija fiktīvi līgums saslēgti. Tātad tiesa pieņem blakus lēmumu, atsūta uz ģenerālu prokuratūru, lūdzu izlemt jautājumu par to, ka tur ir iespējams noticis noziedzīgs nodarījums, ka tur ir dokumentu viltošana, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, piemēram. Tāpat arī var, tas ir, kā tiesas izmeklēšana, ko noskaidro. To jūs vēl nezināt, ko viņi noskaidro, bet tāds pastāv tāda tiesai iespēja, tiesa izmeklēšana. Tā ir iespēja, bet tas nav pienākums. Jā, protams, ka tā ir vienkārši iespēja, jā, protams. Tas nevar būt pienākums, nevar tiesai par pienākumu uzlikt tiesas izmeklēšanas laikā atklāt kādu citu nozīmi. Nav tāds pienākums. Ir atklāts. Jā, ja tiesai rodās pārliecība, ka tur ir vēl kāds noziedzīgs nodarījums izdarīts, tiesa var pieņemt blakus lēmumu un sūtīt uz prokuratūru vai policiju veikt izmeklēšanu to, ka tur viņi noskaidrojuši. Un tad, ja viņi arī apraksta, ka tiesā tādā lapā ir tas un tiesa sēdē tas un tas liecināja to, un kas liecina, ka tur varētu būt izdarīts tāds noziedzīgs nodarījums.